Mani sauc Matīs Žagars, es esmu ūdeņa ekologs, ūdeņu pētnieks, un šodien mēs dosimies kopā ar Gaujas Nacionālā parka jaunajiem reinģeriem pastaigā pārgājienā, izglītojošā pārgājienā gar Strīķupi, jeb Vaidavas upi. Jums viņa liekas tīra, jo jūs viņu uz viņu tā paskatāties? Nu, ja te plastmasas pudeli peldētu, skaidrs, ka nav riktīgi, vai ne? Vai mēs tās cilvēka pēdas te tā baigi neredzam? Un mūsdienās jau cilvēks ir tas, kas nodara pāri dabai. Un ūdens ir dzīdrs un smuks, jūs varat redzēt, ka upīte ir forša un veselīga. Vēl, ja mēs parunājam bišķiņ dziļāk, tad kur tā veģetācija, ko jūs redzat, visi tie zaļie lakstiņi, man kā zinātniekam norāda uz to, ka upe ir labā stāvoklī. Tas, kas nenorādīts, ir apaudzis ar tādu zaļu, tādu pļocku. Nevis tīra smilts un akmens, bet tas norāda uz cilvēku ietekmi. To, ka mēs mēslojam krastos. Šī ir ļoti forša, ļoti veselīga. Un zaļā pļocka, tās ir dažādas zaļaļģis, kuras savu, kurai upē viņam nav jābūt. Tas ir es vienmēr salīdzinu ar cilvēku veselību. Tas ir mums nevajag kaut kādu lieko. Teiksim, cilvēkiem, arī vai tev tur ir kaut kāds ceļgals sāp, vai tev ir kaut kāds tur svars pa lielu, vai vēl kaut kas, tu jūties, ka ir lieki. Un tāpat tās dabā, šī ir tāda riktīgs sportists tā upe. Rekur, piemēram, priekšā tā oļu čupiņa. Tur tīri teorētiski varētu nārstot, brīvi kaut kas varētu nārstot. Upe tek, viņa tek vienmēr no augšas uz leju. Ja mēs skatītos topogrāfiski, tad kas vispār ir upe? Tāda zemeslode ir pilna ar ūdeni, pazemes ūdeņi un jūra pēc tam beigās. Un kāpēc viņa tek, tā kā tu saki daļēji? Viņa sākās kā likums kaut kur augstāk un tek uz kaut kur zemāk. Un zemākie punkti vienmēr ir jūras uz zemeslodes. Tāpēc mēs runājam par jūras līmeni, vai ne? Zem vai virs jūras līmeņa. Un tad upes tas, cik viņa ir strauja, ir atkarīgs no augstuma starpības. Turien, kur viņa sākās un turien, kur viņa beidzās. Ko es jums šita gribēju parādīt, ja jūs ieskatāties, tur var redzēt nevis plikas smilts, bet tādas kā oļu strēlīte. Tās ir tās vietas, kur ceļotāja zivis, kas ir viens no, slavenākais šīs upes iemītnieks, kur viņas nārsto. Vai kāds no jums ir dzirdējis vai redzējis kaut kādā informācijas telpā, kā tās ceļotājas zivs nārsto? Kāpēc viņām vajag tos oļus? Lai neaizpeld projām tās ogas? Jā, tas būtu vēlams, ka viņas neaizpeld projām uz apakaļ uz Baltijas jūru. Ar vēderu berzējās, procesā tiek iznērsti ikri, tad paps ir turpatās blakus. Viņš savu vīrišķo enerģiju tur atstās, un tad tās soliņas apaugļojās, un tad viņi ar astēm aiztais ciet. Un kāpēc tie oļi vajadzīgi? Tās soliņas var dzīvot relatīvā drošībā, ka neviens viņas neapēdas, viņām ir skābeklis starp tiem oļiem. Pavasarī viņi izšķelsies, tad viņi ir super maziņi kāpuriņi. Zem 1% ir tādi, kas tiks apakaļ uz jūru, tas pat ir pašos labākajos gadījumos. Tad, kad viņi piedzimst, tad tos mēs saucam par pudeles kakla mirkļiem viņu dzīvē. Tur iet bojā 90% uz līdzenas vietas. Viņi ir tik maziņi, ka jebkas viņus var apēst. Jebkura maza cita zivtiņa blakus, maza forelīte, jebkas var apēst. Ezeros tās ir līdaks, kuras stratēģiski evolucionāri piedzimst ātrāk nekā pārējie. Un ezeros ir tā, ka pārējie piedzimsta līdaki jau ir tik lieli, ka viņi visus tos pārējos var ņotskāt iekšā. Tagad viņas, jūs redzat, ir tādas tumšas visas tās oļainās vietas. Tad, kad ienāks ceļotāja zivis, tad viņas notīrīs tās vietas. Tad viņas izskatīsies baltas un noberstas. Ja jūs nenāksiet gluži tā kā drausmīgā troksnī un bļaustoties, jūs viņus redzēsiet. Tas ir salīdzinoši vienkārši. Tas nav tā kā lūsi vai vilku mežā satikt. Šitos ir diezgan vienkārši ieraudzīt, jo ka viņiem ir tie mīlas prieka galvā, tad viņi gluži kā cilvēks piekdienas vakarā paliek galīgi durni, un tad viņus var pat pieiet citreiz tādu lielu aiz astes paņemt, jo viņš jūtās tā kā karalis, kurš te neviens man te neko nevar izdarīt. Ir kuri klasiski berzasieti, šitā vienkārši burvīgi. Nepavelti, te ir nomīņāts. Tie, kas zina, tie nāk un skatās. Un tad šitā ir baigi labā vieta, te var stundu nostāvēt. Mēs maniem sīkajiem bijām pagājuši, viņi teica, jā, mēs varam stāvēt, skatīties to filmu, tā kā stundām ilgi. Šitā ļoti laba vieta. Un nav tālu no tilta, tas smuks, šitas labs spotiņš. Bet redzat, visi tie oļi, viss ir vēl melns, tad zivs vēl noteikti nav bijuši. Pēdējos gados ļoti aktuāla tēma, tad, kad mēs pētam ūdeņus, ir farmācijas vielu klātbūtne. Un ibumetīns, paracetamols ir parastākās lietas, ko mēs ikdienā lietojam. Viņas caur mūsu sistēmu iziet, neattīrās pienācīgi kanalizācijas attīrīšanas iekārtās un nonāk atpakaļ mūsu ūdeņos, tad vismaz zivīm galva nesāp.
Nu labi, bet tas tāds salīdzinoši minimāls. Vēl kanalizācija pārzveja, angliski overfishing. Jā, nu lauksaimniecība baigi svarīgais stāsts, un par to mēs varam tā kā bišķiņ atsevišķi parunāt, jo tur tā ietekme salīdzinoši netieša. Ja mēs runājam vēl par tiešajām ietekmēm, plastmasas pudeles sametam, nu kaut kādas tiešās ietekmes. Kad, piemēram, atnāc dabā kaut ko piknikot vai kaut ko darīt, un tad tev tā kā nav miskas līdzi, nevar somā. Superīgi. Ļoti labi. Es domāju, ka mēs galvenos arī esam pārklājuši. Atstājam tikai savus pēdu nospiedumus un paņemam tikai atmiņas. Visu pārējo aizstiepjam mājās. Tas jau jums noteikti mācīts. Jūs jau neesat nekādi pilsētas bērni. Jums ir iemācīts tas, kā dabā uzvesties. Tā, ka, nu, tās ir tās. Mēs tagad esam īstenībā superīgi. Jūs esat ļoti izglītota grupa. Mēs esam pārklājuši visu no hidrometeoroloģiskajiem pārveidojumiem, ko kāda no dāmām teica, līdz pat tādām tiešām ietekmēm, kā mēs kaut kādu plastmasu atstājam. Jo, piemēram, tās plastmasas pudeles, tas ir tā, nu, sirdi plosoši, ka tu atstāji vaļēju plastmasas pudeli, viņā salien iekšā visu kaut kādi zvēri, galvenokārt kukaiņi, tikpat labi nelielas čūskas vai vardas, viņi jau pēc tam netiek ārā. Daba vairāk nespēja, mūsu ir tik daudz, ar mūsdienu medicīnas attīstību mēs tik labi izdzīvojam kā suga. Planētas vajadzībām mūsu ir riktīgi par daudz. 50, 60, 70 gadus apakaļ mēs vēl varējām brīvi iet uz upēm, ezeriem makšķerēt, tā daba spēja atjaunoties tādos ātrumos, ka, nu, tā kā tu nolasi tās senas, bet viņas paspēja nākamo lietu attaukt. Šobrīd ir tā, ka vairāk ir par daudz. Ja mēs domājam par dabas resursiem, sašaurinam to uz ūdeņu resursiem, kaut vai uz to, un tad mēs runājam tajā ekosistēmu pakalpojumu teorijā par tādiem pakalpojumiem, ko daba dod, kas ir vienkārši, ka mēs nākam un baudam, skatāmies, cik tā ir skaisti, tie ir tādi simboliski pakalpojumi, un tad ir tas, ka mēs ēdam, nu, tiešā veidā ūdeņu resursus patērējam. Labi, paejam kādu gabaliņu un paštukojiet par tiem jautājumiem. Kanalizācijas ielaišana ūdeņos. Ko mēs tur lietas labā varam darīt, lai tas nenotiktu? Kas tas posms, caur ko kanalizācijai būtu jāiziet? Attīrības iekārta. Jā, jo nu atceramies vienu lietu. Tas ir viens un tas pats ūdens. Viņš klāt nerodās. Mēs viņu attīram un raujam par īņķi. Ja? Viņš jau liela daļa no viņa ir attīrīts, viņš nonācis atpakaļ un mēs to pašu dzeram. Tiešām modernas attīrīšanas iekārtas principā noņem visu no ūdens, nu, to, kas varētu būt potenciāli slikts un kaitēt upes ekosistēmai. Kāpēc tas, ka upē iepeld kaka, ir kaut kas slikts? Barības vielas, piemēram, no lauksaimniecības kontekstā mēs mēslojam laukus, kuri ir upes krastā. Mēslojam tik, cik vajag tam lakstam, ko mēs tur mēģinam audzēt. Vai tas ir kāposts vai vienalga kas. To paņem tas laksts, to mēs pēc tam apēdam, izkakājam, un tad tas iziet cauri tīrenēm, nonāk apakaļ upē tīrs. Bet kas realitātē notiek, mēs beram par daudz slāpeklu un fosforu, piemēram, uz laukiem. Cēspils diķis absolūti brīnišķīgākais piemērs. Tāda miskasta, ka tik turies. Viss zaļš un smird, un tas arī no cilvēka. Cēspils diķis ir labs piemērs, jo viņš ir ielejā, no pilsētas nāk visi kūģeni piesārņotie iekšā, un plus viņš pilns ar karūsām, nu katastrofa. Mēs tieši vakar tikāmies ar Domu, un es ceru, ka viņš nākamgad mums tur varēs iet dzert, nu varbūt redzēsim. Jauniešiem, kad zina, kāpēc cilvēks vēsturiski ir taisnojis un vēl ar vienu šur tur taisno upes. Tas ir tā kā, lai ar šos pašus lauksaimniecību būtu vienkāršāk. Vienkāršāk, kāpēc? Vienādas tā kā formas, tā kā, Zēdis kaut kur. Teiksim, ja ir nelīdzeni, tad grūti tā kā apsaimniekot, vienkārši taisnīgs, vienkāršāk. Principā, jā, pa lielam tā ir. Cilvēks, ko ir izdarījis? Visgalējākā pakāpe. Iztaisnojis to nabaga zvēru un vēl ielicis betonu krastos. Nu tā, ka viņa no upes pārtop pa sili vienkārši. Jā, tas ir cilvēki. Man gribās domāt, ka tās ir arī mūsu bailes no dabas. Meliorācijas zelta laikmets šajā pusē, tie bija agrīnie padomju gadi, 50. 60. gados bija industriālais uzplaukums, vajadzēja audzēt cūkas un vajadzēja pabarot lielo padomju tautu, lai apūdeņotu. Taisnoja, dambēja un ko tik vēl nedarīja. Kas ir ar tiem dambjiem? Kaut kas ir dzirdēts slikti, labi, tas ir, ka mēs būvējam kaut kāds dambis uz upēm. Pirmkārt vienkārši aptur dabisko tecējumu, tad arī zivīm grūtāk, viss, kas ir uz leju aiz tā dambja, tur vajadzēja konkrēti daudzumu barības vielu, tagad tas tiek apturēts. Superīgi, jā. Mēs runājam par savienojumību 3 dimensijās. Tā ir šī
gareniskā savienojamība, ko tu minēji, kur ceļotāju zivs vienkārši netiek uz nārsta vietām. Ja Daugavas baseins, padomājam, 3 hesu monstrozu kaskādi, protams, ja mēs tagad viņus tur kaut kādi zaļie ekstrēmisti uzspridzinātu, tur viss Rīga būtu zem ūdens un teļuku, mēs vairs nevarētu skatīties, bet nu jā, tas tā. Bet to jau savā laikā, tur, kur tagad ir Rīgas heses, nu, tur bija pirmās labākās lašu nārsta vietas. Pēc cilvēku būvē uz upēm dambis. Elektrībai, lai kontrolētā neaplūst, teiksim, liels pilsētas. Elektrība tas ir tas pamatiemesls. Tagad ir tāda diezgan plaša kustība jau Eiropā ar dambi nojaukšanu. Cilvēks viņu vairs vispār nekādā veidā neizmanto, bet no vietējiem iedzīvotājiem milzīga pretestība. Tāpēc, kad redz tur kāds reizēm noķer vienu breksi un kāds kaut kad izpeldās, tā, ka viņš ar tiem dubļiem tur var iebrist. Cilvēks nemaz negrib apakaļ uz to dabiskošu tēlu. Man citreiz cilvēki saka, ka visas zivis taču ir zivis, tā kā visi putni ir vārnas. Kā tie putni dalāts vārnās, gulbjos un zvirbuļos. Šitādai upei, kaut ko viņai vajag tur tā aktīvi saimniekot, principā ir ļoti labā stāvoklī. Ko mēs varam darīt? Likt mierā. Brēkt pa tām klimata pārmaiņām, bet gribētos, ka tā jaunā paudze saprot gan kā mēs to izdaram, gan to, kur ir beigās tā problēma. Tas nemaz nav tik viegli izdomāt. Tā kā, ja ūdens paliek siltāks, jā, fine, bet tās netiešās ietekmes ir daudz un plašas. Mēs tā kā dabas ritmu izjaucam. Tas ir tā kā tu savā organismā domā, it kā viss labi, bet kaut kas tur nav. Varbūt tu stundu par maz guli vai kaut kādi tādi sīkumi. Un arī tā klimata pārmaiņas, viņas tā lēnām un tā grauž visus tos dabas ritmus. Tas, kā man liekas, ir jāuztver. Es domāju, ka mēs bieži vien tā kā sakam klimata pārmaiņas, un tās ir viņas kaut kas mums blakus. Bet īstenībā mēs jau viņas bīdam, un tāpēc lietas tā notiek. Ka nav tā, ka tās klimata pārmaiņas, nu tās tur. Viņas atnāk un izmaina. Un tai pašā laikā bieži vien tas papildinot to, ko jūs sakat, bieži vien cilvēkam gribās, nu, tā kā kaut vai apsaimniekošanas visādos kontekstos es satopos to, ka cilvēks saka, nu tās jau klimata pārmaiņas. Īstenībā tu iespējams ar savām tiešajām rīcībām bieži vien pat ātrāk un riebīgāk ietekmē to nekā tās fona klimata pārmaiņas. Skaidrs, ka viņas ietekmē. Bet nedrīkst arī aizmirst, ka mēs bieži vien ļoti tiešos, pilnīgi absolūti tā kā bams veidos ietekmējam. Ar to pašu pārzēju, ar to pašu kanalizācijas neattīrīšanu. Izstāstiet man to barības tīklu, kas ir viņa sastāvā. Ir fotosintēze, kas tur notiek. Kā augi rada skābekli. Kas notiek fotosintēzes laikā? Augi uzsūst ogliskābo gāzi. Izmanto ogliskābo gāzi, jā. Ko vēl? Un ko vēl? Viss šās ūdeni, barības ielas, kaut tam līdzīgu. Jā, bet... Tā sanāk skābeklis. Bet kas ir benzīns tam visam? Saule. Precīzi. Tas ir baigi svarīgi. Primārie producenti, kas ir galvenais, ka viņi var izmantot saules enerģiju, ja mēs nemākam, diemžēl, fotosintezēt. Tas būtu forši, piemēram, kaut kādā pārgājienā, nebūtu jācep deses, bet varētu vienkārši novilkt cepuri un sasintezēt bišķiņu kaut ko sev ieslēgt, kaut kādu fotosintēzes režīmu. Tas ir tas galvenais, no kā viss dabā sākās. Skābeklis ir blakus efekts fotosintēzes, ja, smieklīgi blakus efekts, kurš nodrošina, principā, visas mūsu planētas biosfēras funkcionēšanu. Tad rodās tā masa. Un kas tad ūdenī jūsuprāt ēd to masu, tad mēs runājam tālāk par barības tīklu? Kas ēd to zaļo? Kukaiņu kāpuri. Kukaiņu kāpuri ir atslēga šādās upju ekosistēmās. Kurš pēc tam ēdīs kukaiņu kāpurus? Zivju mazuļi un arī pieaugušas zivis. Un kurš ēd zivju mazuļus? Lielākas zivis. Kurš ēd lielās zivis? Sauszemes dzīvnieki. Kas no sauszemes dzīvniekiem ēd? Lāči. Cilvēks tas pats. Cilvēks ir dzīvnieks vai nav? Ir. Klasiskās leģendas, kas Tirne briedim sieva un bebris ir izēdis upē visas zivis. Tad man šitās pasakas sāk stāstīt. Ko tu domā, lūsis izēdis visas? Nē, nu pa vienai, jā. Nē, nu tas tāda pasta lūsis jau tāds klasisks sauszemes plēsējs. Tos, ko tu minēji pa lāci, jūs droši vien esat visas tās aļaskas bildītas un filmas redzējuši. Bet arī viņš konkrētā laikā, tagad tie klusā okeāna lasis pēc nārsta nomirst. Tā laikā baigi jāuzmanās pie upēm, jo tur, kur ir daudz uz berzām tas lasis, tad tur arī lācis mēdz būt. Indijā ir mangrovi meži, liela upju deltās, tur ir baigi jaudīgā tīģeru populācija, un tur viens draugs strādā. Un katru gadu kāds 10-15 vietējos tos, viņi iet medu lasīt un tajos mangrovi mežos, un tie tīģeri. Viņi smējās, ka tie tīģeri, tik nikni tīģeri nav nekur pasaulē, un zinātnieki ir izdomājuši ļoti triviāli skaidrojumu tam. Tāpēc, ka viņi dzīvo salsūdenī, visu laiku viņiem vienkārši slāpst, viņiem nav ko dzert. Vienīgais veids, kur viņi dabū padzerties, tas ir apēdot kaut ko un dabūjot caur asinīm un caur ūdeņus, caur ķermeņa šķidrumu.
Šeit ūdens principā pilnībā nekad nesasals. Protams, kad mums ir, piemēram, supersekli ezeri vai sekli dīķi vai seklis kaut kāds lāmas, tas sasals līdz gruntī. Tad ir ļoti reti dzīvnieki, kas var izdzīvot. Ir tāds rotans, esat dzirdējuši. Tāda invazīva zivju suga no Amūras, no Krievijas. Tas var sasalt un tad pēc tam atsalt un peldēt tālāk. Tie bebri, mēs paši viņus esam mūsu ietekmē. Viņu ir vairāk nekā vajag, tad mums arī ir jāiesaistās. Un viņi jāizšķauj, bišķiņi jāpanīcina tie dambi. Līdz ar to, tad, kad bebrs to dara, tad ir pa daudz, tad ir jāiesaistās īsumā atbildot. Bet, ja tev dabiski krīt, tad tas tikai palīdz ūdens ekosistēmai. Viņš rada paslēptuvus, viņš ienes barības vielas. Nu, noteikti neko tur nevajag darīt. Tā mirklī, kad upe ir dabiski, liekam mierā. Mēs upi izmantojam, mēs gribam pa viņu ar laivām braukt. Nu, tajā brīdī iztīram, nekā ļauna tur nav. Bet tas, ka cilvēki citreiz pārcenšās tajās attīrīšanas talkās, tā kā visu iztīrot, pilnīgi, nu tas nav forši. Lielai forelē nav pēc tam, kur varas paslēpties. Jā, mums pat dabas aizsardzības pārvaldē ir bijuši visādi projekti, finansēti tieši par to koku izvēršanu. Tikai koku? Zāļu, to. Nu tas jau, nu tā vajag Ventu tikko iztīrīja pie Rumbas. Jā, nu tā jau arī mūsu kumulatīvie visi efekti. Venta salaca gauja, kur nārsta vietas pārklājās ar zālēm, aizauga ar niedrēm, tur, kur apakšā ir oļi. Nu, tas ir tas, kā mēs atjaunojam, kā mēs apsaimniekojam. Tur ir kaut kāda tāda tā kā izplūdusi diezgan smalka robeža, kurā brīdī. Tad, ja mēs upi uztaisam par sterilu grāvi, atkal nav forši. Lēnā garā jebkāda organiska viela, kas nokļūst upē, jebkurā gadījumā kļūst par upi barojošu, teiksim, barības vielu avotu. Tas pats koks. Nu, protams, tas ir lēns process, kamēr viņš sapūst, bet galvenokārt dēļ paslēptuvēm, dēļ biotopu daudzveidības, tā, ja mēs gribam zinātniski maukt. Jo mums vajag tā kā to vidi daudzveidīgu. Tur nevar būt tikai virtuve vai tikai guļamistaba, tur vajag visu kaut ko. Paslēptuvs ir visvienkāršākā atbilde. Bet ja viņš ir pa daudz, ja tā upe ir pilnīgi aizmēslota ar tiem koku sagāzumiem, tad nu, tas pats dambja efekts, tur nav ko vairāk gar runāt. Tad vienkārši netiek, tur ir upes savienojumība tiek traucēta un zivs netiek migrēt un tā. Kas ir purvs izstāstat man? Viss kaut kas pūst, sakrājās tajās tā kā bedrēs, tādās ieplakās, un tur viņš arī veidojās tāds organiski tāda ūdeņaina masa. Parasti skāps brūns ūdens, vai nedroši vien esat kaut kādos dzērveņu purvos bijuši. Šitas jau tāda, nu šitā es teiktu, tas ir vienkārši purvains apvidus, mēs pat viņu tā baigi nesaukt par purvu. Uz jebkura akmeņa jūs viņu paņemat, re, kur ir viss barības tīkls. Dzīves vide, akmens, tālāk, re, kur ir pirmproducents, tas ir šitie ūdensaugi, un turpatās var atrast, mēs tikko atradām vaboļu kāpurus. Un visādi kukaiņu kāpuri, tagad rudenī viņu daudz ir. Šita, re, kur ir makstene. Makstenes kāpurs ir uzbūvējis sev māju, viņi sev mājas būvē no akmeņiem, no smiltīm. Šitas ir kaut kāds spārs kāpurs. Ja jūs paskatāties, jūs jau varat iedomāties, ka te būs spārni. Šitā būs tā asta, un te, kur ir makstene. Katrā viņā ir mikrokosmos. Man liekas, tas ir tas labākais izglītošanas rīks. Kā jums liekas, mēs ūdeni varam dzert visur? Visur nē. Trautiņos, jā. Es teiktu, ka vēl ar vienu ir tieši tik skaisti, ka lielā daļā no Latvijas ezeriem var droši dzert ūdeni. Mēs tiešām dzīvojam diezgan zaļā valstī. Šitā jau forši tāda dzīva upe. Tāpatās viņi ir bišķiņi par zaļu. Nu tā, nu kaut kā ideāli kalnos viņa nebūtu, viņa tomēr ir mazliet par zaļu. Tā ir mans subjektīvs tāds, nu, uz aci. Ir bišķi par zaļu, bet nu tas ir neizbēgami. Nu, tur mēs dzīvojam tādā laikmetā, kādā dzīvojam, tur neko. Pat teču purvā tu redzi kaut kādas netiešas klimata pārmaiņu ietekmes. Cik no planētas ir tās neskartās vietas kaut kur pašos ziemeļos. Kā 21. laikmeta iedzīvotājs var ieteikt, ir tāda aplikācija Seek. Ieslēdz un fotografē. No visām pusēm viņš pat līdz sugai nosaka tiešām foršs agregāts. Tas jāatcerās, ka skābeklis vienmēr nāks no atmosfēras. Nu, viņš, protams, nāk no pašiem tiem pirmproducentiem ūdenī, bet viņš pamatā iziet ārā, un tad šito ūdens kustību vajag, lai viņu apskābekļotos. Un tad tā vide ir apskābekļota, un tie dzīvnieki, kas viņā dzīvo, ir pielāgojušies pie augstas skābekļu bagātas vides. Nāk klimata pārmaiņas vai cilvēks sagāž iekšā kanalizāciju, organiskām vielām noārdoties, skābeklis tiek patērēts, skābeklis paliek mazāks un upes ekosistēmas atkal cieš visādos netiešos un tiešos veidos. Tas ir tā kā, ka man liekas, ir vērts ar rokām kādreiz paēst. Tu sajūti to ēdienu nevis tikai caur bleķi, tāpat šeit tiekā pa plikām kājām, tu pagramsties gar viņu. Un tas arī bērnos, man liekas, rada to interesi pētīt un ļoti par zinātniekiem.
Paldies visiem, kas piedalījās Entergauja organizētajā pasākumā un ļoti patika daudzpusīgās zināšanas. Es tā domāju, ne tikai jūs ieguvāt, bet mēs arī ieguvām. Un kas man tāds spilgtākais? To, kad mēs kādreiz mācījāmies par to, ka dabā viss notiek pakveidā un par apriti, bet tagad mums iemācīja tīklojums, tas ir jauns vārds. Mans pilgtī ir šis ceļš, garais ūdens, cik tālu viņš mēro šo ceļu un cik ir bagātīgi šie ūdeņi. Baudam, varam acis vaļā, skatāmies un saglabājam to, kas mums ir. Ne viss svarīgais ir ieraugāms pirmajā acu uzmetienā un vajag apstāties, kaut ko pacelt, kaut ko paskatīties dziļāk un tad arī tā jēga paliek plašāka. Droši vien, ka bija arī ielīst upē, un vienkārši, ka viņi smuki tā upe izstāsta. Man bija, kad iemācīt rokas. Man patika pa upi brist un uzzināt jaunas lietas par upēm un jā, visu. Upīte patika, protams, tāda joprojām diezgan neizmainīta, ļoti atsvaidzinoši tas bija patiesi. Man visvairāk patika mūsu šīs ekskursijas vadītājs, jo no viņa veš tāds īsts eksperts savas jomas. Patika pabrādījāt par upīti, uzzināt daudz ko par kaiņiem, kas dzīvo uz akmeņiem, jo es nezināju, ka tik daudz, kas var dzīvot uz viena akmens. Un tas bija forši, jā. Paldies. Es uzzināju arī par tiem akmeņiem, ka tur kaut kas dzīvo. Man likās, ka akmeņi kā akmeņi, ka tikai kaut kas uzaug. Un jā, pabrādāt pa upīti un pasaigāties pa mežu. Jums visiem tik gaišas acis un tāds jūs sekojat līdzi, un man liekas, ka ja tā, es te būšu banāls un teikšu, ja tādi jaunieši būs vairāk, tad mums arī nākotne rādās gaišāk šai republikai.